Sveicināts! Šis video ir tam, kas ir slims. Dziedināšanas tēmas turpinājums. Šis video ir tādam cilvēkam, kurš nevar saņemt dziedināšanu, kaut arī par tevi lūguši Dievu, un tu pats esi lūdzis Dievu. Kāpēc tā? Kāpēc joprojām slimība ir? Kāpēc tā neatkāpjas? Izlasīsim rakstu vietu no evaņģēlija Mateja 13. nodaļas. 58. pants, un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Un vēl no Jesajas 9. nodaļas 5. panta. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Pat Jēzus nevarēja dziedināt, darīt brīnumus viņu neticības dēļ. Varenais Dievs nevarēja dziedināt, cilvēku neticības dēļ. Tev ir vajadzīga ticība. Kad Jēzus dziedināja kādu cilvēku, un šis cilvēks kļuva vesels, tad Jēzus šim dziedinātājam saka, tava ticība tev palīdzēja. Tev ir vajadzīga ticība, lai tu kļūtu vesels. Tava ticība tev var palīdzēt. Bet ko darīt, ja par tevi jau ir lūgts, bet tu joprojām neesi dziedināts? Par tevi ir lūguši Dievu, un tu pats esi lūdzis Dievu, bet tu joprojām esi slims. Es gribu tevi iedrošināt, nepadoties. Lai sasniegtu rezultāti ir divi veidi. Pirmais veids tev ir uzreiz ticība, un tu momentā saņem dziedināšanu. Otrais veids ir garais, neatlaidība. Tu neatlaidīgi turpini lūgt, līdz tev izstrādājas ticība, un tu kļūsti dziedināts. Izlasīšu rakstu vietu no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas. Un vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitne, tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spriest sevī, lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi viņa vēl beigās nāks un mani sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Atkal Jēzus runā par ticību, un vēl izlasīšu rakstu vietu par klauvēšanu no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas. Jo ik katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Neatlaidies, turpini lūgt Dievu, nesamierinies ar slimību savā dzīvē. Jā, slimībām ir dažādi cēloņi, bet ja tu turpināsi lūgt Dievu, tad tu šo cēloni uzzināsi. Varbūt tā ir kāda nepiedošana, tad piedod visiem pāridarītājiem. Varbūt tu neesi paklausījis Dievam, tad paklausi viņam. Vai arī kaut kas cits, kas tev jādara pirms tu saņem dziedināšanu. Katrā ziņā, ja tu lūgsi, tu saņemsi atbildi, tu zināsi, kas tev jādara. Neuzskati, ka tā ir Dieva griba, ka tu esi slims. Jēzus grib tevi dziedināt. Daudzi padodas un uzskata, ka tā jau ir Dieva griba, lai es esmu slims. Bet tu nepadodies, turpini lūgt. Mateja evaņģēlija 11. nodaļa. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un viņš roku izstiepis, to aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Jēzus grib tevi dziedināt, bet tev ir vajadzīga ticība. Lai tu saņemtu dziedināšanu, turpini neatlaidīgi lūgt par savu dziedināšanu. Jāņem vērā, ka citreiz dziedināšana nenotiek momentāni. Atcerēsimies gadījumu par 10 spitālīgajiem. Jēzus viņam teica iet parādīties priesteriem, un spitālīgie tika dziedināti vēlāk, ceļā pie priesteriem. Izlasīsim vairākas vietas par dziedināšanu, lai stiprinātu ticību, un tad es lūgšu par tevi Dievu. Pirmā vieta Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus,
mēnessēdzīgus un triekas ķērtus, un viņš tos dziedināja. Māleahija grāmata, 3. nodaļa, 20. pants. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesiet un lēkāsiet kā barojamie teļi. Jesajas grāmata, 53. nodaļa. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atnestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa. To sacīs, viņš pļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam, ej mazgājies zilos, tulkojumā sūtītais dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Apustuļu darbi 9. nodaļa. Tur bija kāds cilvēks vārdā Ainejs, kas 8 gadus bija gulējis uz gultas, tas bija triekas ķerts. Pēteris viņam sacīja, Ainej, Jēzus Kristus tevi dziedina, celies un sakārto savu gultu, un viņš tūdaļ cēlās. Apustuļu darbi 28. nodaļa. Publija tēvs gulēja drudzī, slims ar asinssērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu un rokas uzlicis to dziedināja. Kad tas bija noticis, arī pārējie salas iedzīvotāji, kas bija slimi, atnāca un tika dziedināti. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa. Un kāda sieva, kas 12 gadus sirga ar asiņošanu un kuru neviens nebija varējis dziedināt, piegājis no mugurpuses aizskāra viņa drēbju vīli un tūdaļ asins tecēšana nostājās. Jesajas grāmata 57. nodaļa, 19. pants. Un es kā lūpu augli radīšu mieru, mieru tālajiem un tuvajiem, saka tas kungs, un es to dziedināšu. Tagad lūdzu uzliec vienu roku uz galvas, un otru roku pacel pret debesīm. Aizver acis, koncentrējies uz Dievu, lai saņemtu dziedināšanu. Turi acis ciet, līdz beidzas lūkšana. Savā prātā paturi šo domu, sirds stāvokli, ka tu gribi būt vesels un ka Dievs var tevi dziedināt. Es lūkšu par tevi. Debesu Tēvs, es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas skatās šo video un kam ir vajadzīga dziedināšana. Uzlūko šos cilvēkus, pieskaries ar savu dziedinošo roku katram, pieskaries šo cilvēku fiziskajām ķermenim un dziedini viņus. Pieskaries slimajiem locekļiem, pieskaries slimajiem orgāniem, slimajām vietām. Tu esi visvarens, tev nav neviena lieta neiespējama. Visur lai notiek tavs prāts, bet nevis mūsu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.